Man liekas, reizēm es aizskāju, ka tur samelo kaut ko par mašīnas stāvokli. Tu nopērc un vēlāk ir surprise par to cenu, kura jau tā neadekvāta tajā SSK. Tas nav tikai Latvijā, tas ir arī pilns Eiropā. Eiropā nav kaut kāda utopija, kur viss ir lētāk, visas mašīnas labākas, lētākas, nav sarūsējušas un tā tālāk. Eiropā ir pilns ar slīkoņiem. Eiropā ir pilns ar kaut kādiem mašīnām no izsolēm, kas bija sistas. Skaties to pašu, kā ar vertikālu atskaiti. Tur ir autiņam, teiksim, kaut kāds 2008. gada Mercedes ML džips. Viņam izmaksa ir no 10 līdz 30 tūkstoši. Tas nozīmē, ka viņš visticamāk bija stipri šķilts. Un tādas mašīnas ir pilns. Līdz ar to tur dabūt, atfiltrēt labās mašīnas arī ir darbiņš, kas ir jāizdara. Un, ja cilvēki domā, ka tur tikko no Vācijas nozīmē, ka tā mašīna ir svētajā glītumā, tad tā īsti nav. Galīgi nav. Tāpēc arī ir svarīgi, ka, pieņemsim, tas autotirgotājs, kas to auto pārdod, jārēķinās tā ir lietot prece un var atgadīties, jebkas. Tur visi tie mehānismi, viss dilst un viss darbojās. Tāpēc arī ir svarīgi, ka tu nopērci auto ar vismaz kaut kādu garantiju, ka tu vari būt drošs, ka kāds ir to garantiju sniedzis, attiecīgi viņam ir ieinteresēts, lai to mašīnu nopirkt pēc iespējas labāku un pārdot pēc iespējas labāku. Attiecīgi tev tas ieberziena iespējamība ir krietni zemāka.